Pirmā akcija viena diena Latvijā, manuprāt, bija tiešām liels notikums visiem, kas bija iesaistīti, kas par to bija dzirdējuši, kas kļuva par šīs dienas varoņiem, jo akcija tika ļoti, ļoti ilga un nopietni gatavota. Un es mazāk, bet man vīrs bija iesaistījies arī visā tajā to cilvēku un to kadru un to notikumu meklēšanā, kas tajā dienā būtu interesanti un kas būtu aptverams, jo viņš tajā laikā strādāja Valmieras muzejā. Un mums bija jau krietni iepriekš zināms arī fotogrāfs, kas nāks pie mums, kas bija Vitālijs Stīpnieks, kas mūsu ģimeni fotografēs. Viņš arī bija tik uzmanīgs, ka viņš atnāca iepriekšējā vakarā, iepazinās ar bērniem. Atceros, ka viņi tur kopā spēlējās, jo vienam bērnam bija 5 gadi, Klāvam bija 2 gadi, un viņi, lai viņu tai otrā rītā, kad mūs fotografēja, lai viņi neuztvertu kā kaut kādu bailīgu svešu onkuli, bet lai viņš jau būtu savējais un lai tā atmosfēra būtu pietiekami brīva to vakaru Pirms tās vienas dienas Latvijā es pat labāk atceros nekā to otru dienu, jo tā otra diena sākās ļoti agri. Man liekas, bija kaut kādi 7, kad man bija, vai pat agrāk, kad man bija jāvāra tā brokastu biezputra ar ievārījumu, un kad tie bērni bija jādabū tādā stāvoklī, ka viņi ir spējīgi sēdēt pie galda un turēt karotu rokā. Un nav aizmiguši, un nav vīgni un dusmīgi. Tad jau tā diena aizgāja tā ļoti, ļoti aktīvi, jo es atceros, ka mums Valmieras mājas kaimiņš viens laikam strādāja gaļas kombinātā, un tad viņš bija sarunāts, ka viņš sameklēs lielos vateņus un lielās cepures un fotogrāfs tur mīnus cik tur grādos varēs iet iekšā saldētavās un fotografēt, ko cita nekad, neviens nedrīkstēja neko tādu darīt. Tas notikums bija, liels. Visi iesaistītie bija tādi pagodināti un priecīgi par to. Protams, tas bija padomju laiks un tas viss, protams, atstāja to zīmogu, bet tagad arī lasot tajā grāmatā, piemēram, Jāņa Krūmiņa ievadu par to, ka runājot ar citu valstu fotogrāfiem, viņš bija teicis, ka pēc pāris gadiem jūs te pie mums ar vīzām brauksiet, bet mēs joprojām kā mākslinieki draudzēsimies. Tas bija ļoti pravietisks teikums, es pieņemu tajā laikā, jo tādas vārdas kā brīvība un kā neatkarīga valsts par to neviens nerunāja, kaut gan droši vien, ka sirdī visi to vien gaidīja, ka tā kaut kad notiks un cerēja, ka viņi paši arī varēs būt šī procesa dalībnieki. Man ir vispozitīvākās, vislabākās atmiņas. Tas bija tāds ļoti, ļoti dzīvs, dzīvelīgs un ļoti interesants notikums tādā, tajā padomju pelēcībā, kas ienāca, tas gan tā bija. Un tiešām visi, kas bija iesaistīti, visi bija tādi, pārņemti ar to ideju, ka mēs darām kaut ko lielu, ka mēs dokumentējam laiku, kas aiziet, un ka mēs viņu dokumentējam tādā ļoti, ļoti saspiestā tādā formātā vienā dienā un mēģinām vienā dienā aptvert visu valsti. Tas bija liels notikums. Fotogrāfiju pirmoreiz ieraudzīju grāmatā, un tad nāca atpakaļ visas tās atmiņas, kā tas viss bija, un tagad atkal pēc diezgan daudziem gadiem vakar paņemot to grāmatu rokās, atkal bija tā, ka es to visu atceros, un ka tas ir ļoti, ļoti tāds pozitīvs notikums manā dzīvē. Un arī skatoties no tā, kā mēs esam mainījušies, vai kā ir mūsu uztvere mainījusies vai intereses mainījušās, tad es par sevi varu teikt, ka neko īpaši, jo kā es biju mākslā un kā es biju tajā jomā, tajā 87. gadā, tā es esmu tagad. Un ieraugot grāmatā vienu no kadriem man mīļo naivistu onkulu Krīgeru, tas ir tāds brīnišķīgs atmiņas ir, jo par viņu arī ir iznākušas grāmatas un ka viņš ir kļuvis arī par šīs dienas varoni, tā kā tas ir vienkārši skaisti. Kas ir ļoti mainījies un kas man arī ļoti daudz ko ir iedevis, man ir brīnišķīgs hobijs jau pēdējos 11 gadus. Mēs ar vīru dejojam balles dejas un dejojam Lindy Hop. Mums, teiksim, visi turismu braucieni, visi ārzemju braucieni, viņi tā vai savādāk
kļūst par tādiem, ar tādu deju piedevu, un jebkurā vietā, kur mēs braucam, vienalga, vai tā ir Šanhai, vai tā ir Tokija, vai tā ir Vīne pagājušā nedēļa, vai vēl kaut kur, mums viens no mērķiem ir dejot, vai nu Vīnes lielajā ballē, vai, teiksim, Šanhajā Lindy Hop klubu atrast un tam līdzīgi. Tā kā tas ir tas, kas ir savādāk nekā tas bija 87. gadā, un tas, ko es negribētu ieraudzīt 2027. gada fotogrāfijā, ir mana uzkumpusī mugura, kādu es viņu redzēju tajā 87. gada bildē. Man liekas, ka pēdējos 20 gados es ar tik kumpu muguru neesmu staigājis kā tajā laikā. Tas bija tāds laiks, kad cilvēki domāja par kaut ko citu un daudz kam nepievērst uzmanību, un varbūt arī nebija laiks pievērst uzmanību tādām detaļām un par sevi tik daudz domāt, kā tas ir šodien un šajā laikā. Tā kā tas gan ir mainījies. Tā attieksme pret sevi vai tāda arī attieksme pret sabiedrību, kā es parādos sabiedrībā, vai kā es varu atļauties parādīties, vai kā es parādos, teiksim, iespējami labākajā savā veidā, darot prieku citiem vai neaizvainojot citus ar savu klātbūtni un tam līdzīgi. Tā kā tie ir tie jautājumi, par ko gan es esmu domājis pēdējos gados. Ko es skaidri redzu, ka tur tas nav, citādi tā mugura nebūtu tik kumpa bijusi. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo tas dokumentē to laiku un dokumentē viņu tādā ļoti, ļoti kompaktā, ļoti, ļoti saspiestā veidā, kad arī varbūt nav tik daudz iespēju pārdomāt, atlasīt, sagatavoties vai vēl kaut kas, ka ir jāķer tas mirklis, un tad tas mirklis ir tas pats interesantākais. Un pārsteidzošākais ir tas, ka tajā 2007. gada kadrus skatoties, ka tur var vairāk redzēt tās fotogrāfa ambīcijas, var redzēt viņa ikdienas stilu un varbūt arī mazāk viņš domā par to savu varoni, viņš mazāk domā par to savu misiju un par to uzdevumu, kāds viņam tajā dienā ir dots, nekā par sevi. Savukārt tas 87. gads ir tāds, ka viņš ir tāds, varbūt tehniski viņš nav tādā līmenī kā nākamie kadri, bet tur ir tā pozitīvā fotogrāfa attieksme un tas, kā lai pasaka tā, ka tas fotogrāfs nav galvenais, ka viņš ir tikai medijs, ka viņš ir tikai rīks tās vēstures rokās, lai viņš kaut ko nofiksētu un saglabātu un iedot tālāk.